telpa, tāpat kā cilvēks ik pa brīdim kļūst tukša un augsta. Tad tā atkal ir jāpiepilda no jauna ar sportisku elpu un spēcīgu latvisku garu. Kas tie tādi malači, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači. Tie ir visi gaujas zēni, strauju airu vilcēji, strauju airu vilcēji, strauju airu vilcēji. Man bija bara, es varēju lielīties ar Rīgu, nesu Saujiņai, Pēterburgu padusē ar krūtīmi kalnus gāzu, rokā nesu ozoliņā, ar krūtīmi kalnus gāzu, rokā nesu ozoliņu. Kā zināms, latvieši ir ļoti dziedoši tauta un tieši dziesma saliedē visus kopā, tā kā es domāju tās pāris dienas, kad tas viss notiek, tas ir grandios pasākums un cilvēki uz ielām un visapkārt ir daudz draudzīgāk un iejūtīgāk. Dziesmas pirmām kārtām asociējas ar tautas vienotību. Jā. Pirmā lieta, kas man parasti saka, dziesmu dēļ svētki, man uzreiz ir vizualizācija ar skaistiem tautas tērpiem, margrietiņām, ziediem, tiem pašiem Līgo un Jāņiem. Pie latviešu mūzikas šī bija pirmā reize, treniņš nekad to neesmu darījis iepriekš, bet īstenībā bija jautri, interesanti un pat patīkami. Principā šī bija pirmā reize īstenībā, un tas arī bija kaut kas priekš manī tāds jauns, bet, redz, ka pierādās, ka arī var pie latviešu mūzikas kustēties. Būtu jau labi, pirmā reize. Starp citu, jā, latviešu mūziku es diezgan bieži izmantoju savās nodarbībās, jo es laikam esmu tāds ļoti, ļoti spēcīgs Latvijas patriots. Varētu novērtēt šo dziesmu, jā. Kāpēc ne? Vingro, jo veselā miesā vesels gars atbalsojas.